4. maijs Latvijas tautas svētki, LPSRS VDK virsnieku un viņa adeņu tīkla svētki. Kāds sakars 4. maijam ar neatkarību? Brīvība. Vienīgais sakars ir, ka tik mums importēta naudas vara. Un LPSR VDK virsnieki noveic veiksmīgi savu operāciju ar 36 oficiāli reģistrētiem VDK aģenti, kas nobalso par tā saucamo neatkarību. Faktiski par naudas varas importēšanu Latvijā. Un pats bēdīgākais, ka tie cilvēki, kas PSRS laikās centās iekļūt iestādēs, strādāt, jo viņiem tur bija paši svarīgākie, no kā baidījās. Par šo noorganizēšanu, naudas varas importēšanu. Un tie cilvēki, kas tajā laikā bija tie, kas darīja visu, lai mazāko kapitālismu pazīmi tiek iznīcināta, pazemoja cilvēks, likt cietumās, kļuva par miljonāriem. Kaut kāds vaiprātīgs svētki, šitam tā ir nežēlīga krāpšana. Un bēdīgākais, ka tā nav vienīgā krāpšana, tas brīvais tirgus, demokrātija, kas tik pie mums netiek krāpts. Un mēs to pieņemam. Mēs to uztveram kā paši pa sevi saprotam, daži pat svētkus svin. Piedodiet man, taču naudas vairs liederīgi ideot, slaucam jāli. Faktiski valsts ir novest pie šī akta, pie tā, ka mums izmirsta gada novada apjomā. Grimstam miljardu parādos. Valsts tiek izsaimokot. Naudas varas kalpu kopā ar naudas var izsaimnieko Latviju miljardos. Gadu mēs priecājamies. Par ko? Par to, ko mums Latvija izzūd, mēs priecājamies. Nav apnicis sēdēļ, apātiski noskatīties, kā dzimteni izvaro. Tautas kustība, mēs esam stipri vienot tautu, ik pa brīdi organizē, lai pamodinātu, lai mēs nostātos pret un ņemtu piemēru no mūsu senčiem latviešu strēlnieku, kas izmainīja valsts pārvaldes sistēmu, lielu valsts pārvaldes sistēmu izmainīja. Un mēs noskatāmies, kā mūs izzūd šī valsts. Saņemamies, 15. maijā, ik novadā, ik pagastā, nekur nav jābrauc. Katra pagasta nozīmīgā vietā sanākam, parādam tam naudas varai. Nevis tie mūsu deputāti, ka mēs esam vienota stipra tauta, ar kur jārēķinās. Nevis kaut kāda liedīga ignorēta banda, kas iesaistās kaut kādās vēlēšanu kampaņās, labi zinot, ka nekas nemainīsies, ka tas tāds teātris, tukša, faktiski tā ir naudas varas ņirgāšanās pa mums, ka faktiski viss šīs vēlēšanās piesedz valsts izsaimniekošanu, lai mēs nevis vainot šo valsts pārvaldes sistēmu, bet vainot savus tautas brāļus. Redziet, viņi nelieši mūsu valsts ved uz izlīdzību, mums grimstam parādos izmirstam. Nav vaina šeit, varbūt vaina tādā mūsu visu kopīgā pasivitātē, ka mēs pieņemam šo naudas varu. Ar pazemīgi noliektu kristiešu galvu pieņemam šo nelietību, kas pret mūsu valsts ir. Tā ir vienīgā vaina, kas ir. Faktiski arī te ir mūsu pašu labklājības jautājums. Mēs ar savu pasivitāti atbalstam to, ka mēs esam 2, 3 nabadzīgāk, kāda mēs varētu būt. Jau to naudu, kas izsaimniek, tā ir šausmīga nauda, tas ir miljardi, vismaz miljardus gadā, kas mums pensijām, skolotāju algām, valsts attīstībai, tautsēmniecībai varētu būt novirzīta. Mēs pasīvi skatāmies, ko mēs? Mēs varam, mūsu senči varēja. Pēc tā mājās saņemamies un beidzam iesaistīties šīs nelietīgajā teātrī. Būt tad kāds statists viņam atbalstīt šo teātri. Tas ir vienkārši nožēlojami. Es atvainojos, tas ir vienkārši nožēlojami. Mēģinām 15. maijā parādīt, ka mēs esam vienota stipra tauta, ar kuru rēķinās, kā rēķinājās ar mūsu senčiem un latviešu strēlniekiem. 15. maijs. Paldies!